Sveiki, tātad es jums parādīšu vieglāko un ātrāko veidu, kā izrisināt šo vienādojumu. Un tātad sākšu uzreiz, kad mēs varam ļoti viegli aprēķināt x. Tātad x pa īstam tas ir vienāds ar 10 plus y. Kādēļ 10 plus y? Tādēļ, ka mēs ņemam šo piemēru un vienkārši te liekam vienādojumu zīmi un vienkārši šo mīnus y pārmetam šeit. Un viņš maina zīmi, ja viņš tā kā pārmetās uz otru pusi. Tātad 10 plus y. X ir 10 plus y. Tas nozīmē, mēs varam ļoti viegli izrēķināt jau šo vienādojumu, daudz nav atlīdzis. Tātad mēs x vietā ieliekam 10 plus y. Tātad 10 plus y, rekur, plus y, rekur, ir 14. Tātad mēs uzreiz paņemam šitos divus y, x un y vienmēr ir kreisajā pusē, tātad 2y ir 14, rakstam vienmēr, kas ir šeit jau, un tagad to 10 pārmetam. Un tagad mēs 10 plus 10 pārmetam, viņš būs minus 10, tātad 14 minus 10, un 2y ir 4. Tad izdarām šādi, tā kā dalām 4 dalīts ar 2, tātad y ir 2. Mēs jau esam izrēķinājuši y, tagad atliek tikai x. Tad mēs varam ļoti vienkārši to izdarīt. X mīnus 2, tas ir šīs te. X mīnus 2 ir 10. Tātad x ir tas stiprākais. Tātad mēs tā kā paņemam mīnus 2, mēs tā kā paņemam 2 un plus 10, tas ir 12. Un 12 būs arī tas x. To mēs arī varam pārbaudīt. Tātad 12 mīnus 2 ir 10. Tātad x ir 12. Tātad paldies, ka skatījāties. Uz redzēšanos!